Sveiciens šahistiem! Čau. Čau, čau visiem! Jā, tātad raidījums priekš šahistiem. Ļoti labs. Un šodien mums ciemos ir starptautiskā tiesnese Agapī. Visiem sveicieni Jā, vēlreiz! tātad bargākais soģis katram šahistam ir international arbiter, un šodien mums ir Agapī ciemos, un tad viņi pastāstīs mums par savu dzīvi un kā tiesnesim, nu, un arī kā varbūt šahistam. Tā, nu, Nelī, arī čau tev. Čau, čau. Jā, ka Nelī arī ir kaut kāds arbitrs. Kāds tu esi arbitrs? National, parastais, vietējais. Jā, made in Latvija, tad tradicionālais. Nevis tur kaut kāds tur ārzemju, bet īstais latviešu. Jā, tā kā es arī ceļā uz to esmu, tā kā mums ir tāds klubiņš maziņš. Labi, protams, ka galvenais raidījuma mērķis ir, lai jūs uzspiedat subscribe, tad lūdzu uzspiediet. Un rakstiet arī komentārus pie YouTube video, tā kā tur arī kaut kāda dzīve notiek. Bet nu sāksim mēs ar šaha jaunumiem. Nu, mēs turpināsim divus lielus turnīrus pārunāt starptautiskos, un tad varbūt sāksim ar gaidāmajiem, ja, par kuriem mēs vēl nevaram runāt. Nelī, kas mums ir nedēļas nogalē? Baigā nogala. Jā, mums ir pirmkārt par godu mūsu Rīgas burvim, 8. pasaules čempionam Mihēlam Tālam ir Rapid un Blitz turnīri par godu gada dienai, viņa dzimšanas dienai, 9. novembrī. Bet jau sākās turnīrs būs sestdien un svētdien, tad 8. un 9. ebreju kopienas namā būs, jā, tā kā, un ļoti spēcīgi. Es vakar pati pieteicos, tur ir vairāk lielmeistari. Tā kā var iet un mēģināt visi, ja vēl kāds grib, noteikti var pieteikties. Man liekas, tur līdz 100 dalībniekiem var spēlēt. Jā. Jā, ļoti Un stiprs sastāvs. Varbūt es parādīšu tagad, jā, tā plītās pārējiem. Jā, ļoti stiprs sastāvs. Droši vien pateicoties balvu fondam. Tātad jau šo sestdienu, kā Nelī teica, ebreju kultūras namā, biedrības namā, notiek čempionāts. Jā, nu, kur Meškovs, Friedmans, Larkins, Miezes, Bernotas, Lanka. Nu, Latvijas čempionāts pēdējos gados mēdz būt vājāks nekā šis Rapid turnīrs, kas notiks. Tā kā noteikti var iet. Es nezinu, vai translācija būs, bet piedalīties noteikti var. Un, jā, kur 69 pagaidām dalībnieki. Var visi pieteikties. Nu, tā kā mums ir international arbitri, kas mums tur tiesās. Pasties, vēl divi arbitri international. Bērķis Elmārs un chief arbitrs, deputy Agapī chief. priekšteči. Jā, tā kā tu tagad būsi tā kā Cimiņš un Bērķis. Nu, Agapī. vēl bišķi par agru tā, bet es virzos tajā virzienā. Tu esi Pirmais solis ceļā uz izdarīts. bērķi un cīmeņu tagad. Jā, tie ir nopietni dūži. Jā, Zini, ko un, es vēl gribēju pateikt? Gribēju pievērst uzmanību, ka šis turnīrs notiek vakarā. Es no aha, sākuma nepieteicos, jo es nevarēju. Jā, jo paralēli šim notiek cits bērnu turnīrs, kuras būšu klāt. Bet šis turnīrs notiek vakarā 5 vai 5:30 pēc sākuma. 5:30. Ja Jā, kāds gadījumā strādā, jo šī ir pārceltā darba diena, kam jā. tur ir jāstrādā, un tas nozīmē, ka var nākt vakarā un var spēlēt līdz tumsai. Starp citu, es zinu to turnīru laiku, jo man palūdza pastāstīt pa tālu, tā kā rīt 4. Pirms viss turnīrs īstenībā sāksies ar manu stāstījumu par tālu, ko Nelija jau dzirdēja vakar. Un dzirdēs, vēl es rītā būšu, es atkal būšu, jo Un ļoti tad es kaut ko interesanti. citu stāstīšu. Tad es kaut ko citu stāstīšu. Un cikos rīt ir? Līdz cilvēki 4. 4. Andris sāks stāstīt. Jā, četros. tur atnāk 4. Es pa tālu pastāstīšu. Un tad uzreiz bliezīs to turnīru gaisā. Bet būs vēl interesants turnīrs Daugavas otrā malā, arī tajos pašos datumos. Agapī, tu zini, kas tur būs? Radisson Blue. Nu, tur būs tas, kas pārvalda turnīrs bērniem. Jā, Jā, tas 13. pārāk. pasaules čempiona fonds, Garīgas Pāro fonds, organizē turnīru, kas ilgus gadus notika Viļņā. Un mēs Es daudz atceros, šaku mēs vecāku braucam, vai ne? Jā, Agnēsa noteikti jā, arī jā. vedāt. Es atceros, mēs braucām visi ģimeni. Tas bija baigi forši tāds ģimenisks pasākums. Un man liekas, dažas reizes pat pats Kaspāros tur arī bija. Tur bija Jā, tās jā. Viņš bija autogrāfa katru sesijas. reizi. Jā, jā, tur jāstāv 2 stundu garā autogrāfu rindā.
Kā pie pāvesta, pie kas pāro, tur, zin kā, tur Jā, jā, jā. svētais, kas pāraus visiem Bet nobučot tas ir roku, pieskaties iespaidīgi. pie Tas ir kurpes. iespaidīgi. Viņam ir tie miesas sargi, un mēs vienreiz gribējām viņam kaut kādu jautājumu uzdot, un tur ar vienu šahumā mūs gandrīz tur aiznes no zāles projām. Jā, tā kā nāciet paskatīties, nu, piedalīties, jā, Baltic Way, tad Radisonā notiks. Es nezinu, vai vēl var pieteikties, bet Man šķiet, Rīgas, ka nu jau vairs nē, nu jau jā, vairs nē, jā. Tur ir grupas, ir pilnas, katrā ir pa 70, 60 jaunajiem šahistiem no dažādām valstīm. Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Izrēla, Monako, Polija, Ukraina. Es varbūt vēl kādu nenosaucu. Ļoti raibs sastāvs, jā, nu ļoti, ļoti. bērniem, jauniešiem interesanti uzspēlēt starptautiskā turnīrā, kas notiek Rīgā, tad ļoti labi iespēja. Forši tie, kas pieteicās, tie, kas nepieteicās, var mēģināt kaut kā pieteikties. Tā kā, jā, bet, nu, turnīrs ir rītu sāks, tā kā, Grandios, jā. Tā kā jā, no viena turnīra uz Rīgas otru. mats tur būs arī, tad gan jau kaut ko uzfilmēšu. Jā, tas mums ir par šiem turnīriem ļoti forši. Tad mums ir nākamā tēma - FIDE pasaules kauss. Nu, tur tikai ik pa laikam rāda, kas ir izslēgts no turnīra. Ja? Tad tāds eliminated, tur rāda, ka izslēgts ir Ņepomņišis, Hans Nīmans. Kaut kāds vēl tur top šahists uzreiz nenāk prātā. Veslīs Sou, mūsu Jā. lietuvietis. Vienkārši kaut Kaimiņš kādā, izslēdza, jā. vienkārši Bet tas bija sensacionāli. briesmīgi. Tur viņam, es nezinu, vai jūs skatījāties, bet tur bija pilnīgākais neizšķirts. Tur Bet bija viņam bija neizšķirts. vēl laiks vai nebija? Man So, liekas, ka viņam bija, viņš vienkārši padomāja, un viņš tāds, nē, es padodos. jo es Piln... sapratu, ka viņš zaudēja uz laiku. Nē, tad viņam bija laiks, ja? Jā, tur vienkārši bija neizšķirts, un viņš izdomāja, ka viņam ir zaudēts, un viņš padavās. Jā, bet tā var būt, tā var notikt. Tas Jā, ir, Arturs jau arī rakstīja, Arturs Nekšāns rakstīja, ka tās ir, nu, nervu īstākais pārbaudījums, ka tā spriedze, jo, piemēram, mūsu Arturs Nekšāns rakstīja, ka viņš noupurēja torni pārliecībā, ka tur ir mata tīkls, ka viņš mato pretinieku, bet tur tā nebija. jā, jā. Mm. Jā. Jā, tā kā pasaules kausa, nu, paskatīsimies, nu, cik nu var saprast, ja, no tās tabulas, paskatīsimies, kas tur darās šobrīd, ja, tad FIDE World Cup. Varbūt es darīšu tā, ka es īstenībā caur līčes parādīšu, ja, kas tur ir, kā izskatās FIDE pasaules kausa. Tad šodien būtu trešai kārtai, ja, un tā arī ir 32 tikai pāri palikuši. Tad varbūt tad mēs varam parunāt. Kur Gukešs ar Svāni spēlēs, Riga Īsija, kur Pragananda. Jā, tad paliek arvien mazāk. Gīrī vēl turās. Nu jā, kur Titas, jā, tas, kurš lietuvietis, kurš izslēdza Veslī So aizvakar sanāk, jā, vai kā. Jā, Keimers vēl turās. Nu, vispār, jā, Grandēlijus, nu, vispār lielo uzvārdu ir Pamas. Jā, tu vispār, ja godīgi tā. Jā, es redzēju, atceros Sems Šanklens, Ivančuku 2-0 vinnēja, un tas likās tā. Nu tā, baigais džeks. Tā, Van Forests, nu, Dubovs vēl spēlē. Nu tā, vispār šķidrs sastāvs, nu man tā liekas, jums tā neliekas? Nu tāds, nav pats stiprākais tāds, ne? Nu, ir tāda lieta, jā. Bet, zin kā, man liekas, tas pasaules kausa, tas ir tā kā, tu nekad nezini, kurš uzvarēs. Tāpēc, ka, es nezinu, man liekas, tas bija Ličes vai kas, viņš ņēma to interviju no Girī, prasīja, tā kā jums liekas, nu, tā kā var plus mīnus saprast, kurš gan būs tas uzvarētājs. Un viņš saka, ka nekad nevar saprast, bet viņš pateica, ka tas nekad nav tā kā top spēlētājs. Nu, tā kā, piemēram, kurš top 10, tas nebūs viņš. Un, piemēram, ja tu ļoti labi spēlē klasiku, tu tā kā, nu, tā nav garantija, ka tu uzvarēsi. Protams, Un ka tas, nav. tas parasti ir, viņš teica, ka tas parasti ir spēlētājs kaut kur 2600 līdz 2, nu, gandrīz 2700, kurš spēlē labi, piemēram, rapidā, un klasikā viņš plus mīnus ok spēlē. So, man liekas, ka tas tiešām būs kāds vienkārši ļoti negaidīts lielmeistars, kaut kāds 2600 ar kaut ko. Vai arī, es nezinu, Gukešs, Erigaisī. Nu, tu domā, kurš uzvarēs vispār, jā? Jā, Nu jā, bet, ja pastāst, piemēram, sarakstu, kas ir uzvarējuši iepriekš, tu pēdējais vinnēja Karlsens, to es labi atceros, jā? jā. Un, kur var parādīt, kas mums ir uzvarētāji. Jā, nu, sanāk, kur Kalsens, Duda, to es atceros. Radžābaus, Aronijans, Krjakins, Kramīgs vēl spēlēja, Svidlers.
Tie tā kā, tas ir otrās vietas ieguvēji. Nu, tā, nezinu, man liekas, ka diezgan lieli tie uzvārdi visi. Nu, Nu, toreiz varbūt jā, Duda ir, bija. protams, jā. Bet Duda, ko Agapī pieskārās, tas ir par to, ka nu, klasiskais šāks ir viena lieta. Un ja viņi tur abi ir līdzsvarā, tad visi tomēr izšķir tas spēja jā. ātrajā šahā uzvarēt. Nē, nu, Tas taisnība gan. jau ir, jo īstenībā diezgan daudz tie lielie uzvārdi jau ir izstājušies. Arī tur pirmajā kārtā bija tur. Jā, tā kā, jā, tā kā pastīsimies. Jā. Bet, nu, 3 ceļazīmes ir, jā, cik es saprotu, uz kandidātu turnīru. Jā, no turnīra. Šitā, tā kā 3 ceļazīmes. Nu, jā. Nu, žēl, ka Artūram tik ātri sanāca izstāties diezgan grūti. Man patika, ka Artūrs bija sareiķinājis pirms turnīra, ka var vinnēt pasaules kausu nevienu partiju neuzvarot. Nu, tā kā visas neizšķirtiet uztais, un ja paveicās Armagedonā ar Melno, tad tu vari uzvarēt pasaules kausu nevienu partiju neuzvarot. Tas man likās tā interesanti. Tāds, jā. Labi, bet mums ir galvenais turnīrs. Pasaules kausa vēl turpināsies ilgi. Vēl nākamnedēļ mēs par viņu tur stāstīsim. Viņi tur normāli sitīsies. Un partijas ir tiešām interesantas. Jā, tā kā ir tiešām interesants. Tā. Labi, mums ir tagad turnīrs, Eiropas čempionāts jauniešiem. Jā, tā sekojoši. Šobrīd visaugstākā vieta, un šodien, laikam, ir pēdējā partija, ja Nelī, pareizi? Jā, šodien ir pēc Latvijas laika 2. Jā, Sāksies pēdējā tad ir partija. pēdējā partija. Nu, es parādīšu uzreiz, ja, tad, uz ko mēs tur tā kā skatāmies. Noteikti jāsako būs Ličs, Aļonai, Tolmačevai. Viņa uz doto brīdi ir otrā vieta. Uz doto brīdi, un tad ir pēdējā partija, ar ko viņai būs jāspēlē. Tad paskatīsimies. Pie otrā galdiņa viņa spēlēs ar Svitenko Solomija no Ukrainas. Ja? Tā kā pie otrā galdiņa spēlēs. Jā, tad pretiniecei 6 punkti. Tā noteikti gribēs uzvarēt par katru cenu. Tā kā tāda tur tā situācija. Tā kā varbūt mums būs Latvijai atkal medaļa viena. Skatīsimies. Tā, bet, protams, ka viņa nav vienīgā, ja, kas tur spēlē. Tūlītās mēs paskatīsimies visus Mums dalībniekus. ir vēl viena cerība. Jā, jā, jā. Tā nav Jā. gana. Bet, protams, tur ir vēl lielāka spriedze. Un... Jā, rekur tad ir viss mūsu kopsavilkums. Jā, tad vēl visaugstāk mums ir vēl viena Avitisjana. Jā, tā kā mums ir vēl viena. Jā, un viņai arī noteikti ir labas cerības. Ja tur paveicās, protams, viss ar tādām. Nu, es domāju, ka Agnēs ar to meiteni, ar ko viņai jāspēlē no Polijas, to Klāru Tiks galā? Šoferu. Pirmkārt, es ceru, ka viņi tiks galā. Nu, es esmu diezgan pārliecināta, lai gan tai, man liekas, arī vēl nav neviens zaudējums. Nu, ceram, ka šodien viens viņai būs. Tai, nu, lai viņi man piedod, ja, bet mēs par savējiem. Uh, Jā, bet tad tur ļoti viņi. svarīgi šeit, laikam, ir vienkārši ļoti, jā, ja grib medaļu, tad ir jāuzvar. Nu jā, nu viņi pie otrā galdiņa jā, spēlē. Tad viņai ir jāizslēdz to Jā, vietu. noteikti Agnesē jāmēģina uzvarēt. Bet, nu, Baltās pētniece. figūras viņai ir, tas jau ir labi. Un, Nu, jā. kā tev liekas, Agapī vinnēs? Godīgi sakot, man vispār mums ir tāda lieta, viņa katru reizi, kad brauc uz čempionātiem vai vēl kaut ko, man ir vispār aizliegts par viņu runāt. Nu, viņa man vienkārši saka, ja kāds prasa, Ā, kā man iet, vispār nerunā. Vispār saka neko ļoti neprasa. labi. Es pasaku, ka man viss ir ok, un viss. Tāpēc Ļoti es labi. saku, ka viņai viss ir ok. Ļoti labi, Pareizi, starp Agati. citu. Pareizi, Foršas, jā. labas, jā, jā, piekrīt. Ļoti laba Tikai stratēģija. Jā. maksas informācija. Maksas informācija. Jā, nu pārējiem ir dažādi, jā, bet varbūt Nelī, tu varbūt kompetentāka tāda, vai tev ir kaut kas tur komentējums par mūsu milzīgo izlasi? Mūsu 18 jauniešiem. Oh, ko es varu pateikt? Nu, zēniem mēs redzam, ja pēc tiem reitingu mīnusiem un tā tālāk, nu, konkurence tur ir nežēlīga. Nu, lai Jā, neteiktu, ka mazajā, nu, mēs zinām, ka mūsu jaunieši arī ir ļoti spēcīgi. Gan Reinis, starp citu, Reinim šodien ir dzimšanas diena, Paikanam ir nu tad jā. nākamā dzimšanas diena nākamajā čempionātā. Nu, lūk, un zēniem iet grūti, jo konkurence ir nežēlīga, ja? Mazais Makārovs tur cik varēja, tik darīja, viņam ir Jā, apbrīnojama labs, bet, nu, partija kvalitāte nu, U8, tas teikt, atbilstoši. Es nevaru salīdzināt, kāda bija Kimam. Partija kvalitāte bija daudz, daudz labāka. Bet mm, svarīgs ir arī rezultāts. Ja? Tā kā jā. rezultāts viņam ir labs.
novēlam arī, nu, lai vēl uzlabo mazliet. Nu, meitenes mums ir tādas tā kā teicamnieces, jā, visas gandrīz ir plusā. Nu, Latvijas šahā jau vispār tas jau. Vajag Latvijas sieviešu šaha federācijas uzskatu, tad būs tā Jā, jā, pilnīgi, šie pilnīgi rezultāti citādi. rāda, ka vajag. Un Vajag vajag. atdalīties sievietēm, jātaisa savu Jā, ja kāds grib federāciju. ieguldīt, tad var apstīties, uz kuru pusi vajag ieguldīt. Jā, tieši tā. To rāda jau nu, jā, tā kā. It īpaši, ja skatās uz cilvēku skaitu vēl, ja, tik maz meitenes spēlē salīdzinot ar puišiem, ja, skaitliski. Un rezultāti tāpat ir labākie. Ja. Tā kā tas ir interesanti. Labi, nu ko, nu tad galvenā tēma mums, tad mēs ejam pie Agapī. Nu, kā tu sevi šobrīd dēvē? Kas tu esi drīzāk tā kā, nu, šaha ziņā? Tu esi šahisti vai tomēr tu esi international arbiter? Kā tu skaties tā kā uz sevi? Um, Godīgi sakot, es laikam vairāk teiktu international arbiter. Tāpēc, ka man arī man vienmēr, man katreiz, kad prasa, tu esi šahiste, es saku, es daru visu šahā, izņemot spēlēšanu, un es vispār nespēlēju. Bet es teiktu, ka jā, jo man tagad pamatdarbs ir tā tiesāšana turnīros, bet man tagad ir neliela pauze līdz janvārim, jo man drīz ir sesija, man ir pēdējais gads universitātē. Un, nu, Ko tu paralēli arī studē? Ko tu studē? es studēju jurisprudenci Latvijas universitātē. Lai var cietumā ielikt visus tos, kuri pārkāpj šaha noteikumus. Tieši tā, tieši tā. Nu, un paralēli es arī nesen esmu sākusi strādāt tādā federācijā, saucas International School Chess Federation. Viņam tas, nu, teiksim tā, mūsu tas galvenais uzdevums, mēs mēģinam attīstīt šahu un kaut kā viņu, teiksim tā, iebāzt skolu kaut kādu programmās, lai, piemēram, kā mums ļoti maz valstis ir, kur šahu māca tieši kā priekšmetu skolās. Un mēs tagad darbojamies tajā virzienā, un es tur strādāju par projektu menedžeri, un mēs ar Nelī tieši mēs Kazahstānā, viņa bija atnākusi, man liekas, viņa bija uz diviem mūsu tām lekcijām, ko mēs bijām sarīkojuši. Biju. Jā, bet, nu jā, principā es strādāju un mācos, mēģinu attīstīties. Bet jā, ja man prasa, kas es esmu, es saku International Arbiter. Labi, labi. Par to mēs tūlīt parunāsim. Jā, tas jau tāda viena galvenā tēma, kas mūs interesē. Kas tas tāds ir, ko viņš ēd vispār un tā. Bet kā tu vispār, Gapī, nokļuvi šahā? Jo tas jau, mēs jau visi esam tomēr, nu, pat ja nespēlējam, mēs esam šahisti, ja? Nu tā. Kā tu nokļuvi šahā? Īstenībā tas bija tā ļoti randomā. Man māsa spēlēja, man liekas, bija tā, ka man no sākuma māsa spēlēja kvalifikācijas turnīrus, un es laiku pa laikam viņu vedu uz turieni. Un tur kā parasti ir, tu tur satiec kādu, tur sāc runāties un tā. Un tad pēc tam bija kaut kāda vasara, kad bija Rudaga, un organizatori viņu meklēja kādus brīvprātīgos, kas varētu Jā. palīdzēt tie tiesāšanā. Man bija tāds, ok, labi, kas jādara? Nu, ja rezultātus pierakstīt, ok. Es kaut kā tur pastrādāju, un pēc tam ļoti interesanti īstenībā viss tā kā tieši tas tā karjeras sākās no Toma. Jo es tur kādā brīdī bija kaut kāds turnīrs, es satiku Tomu, un Toms tāds, varbūt tu varētu pamēģināt. Varbūt tev iepatiksies, tu vari mums palīdzēt. Un viss, un tas kaut kā tā sanāca, ka es ļoti ilgu laiku palīdzēju Albertam un Aivaram turnīros. Tur viss tie Tiesnešu Latvijas. brigādei, tiesnešu Jā, brigādei. jā. Sauksim tā. Un tad kaut kā tā pamazām aizgāja, sapratu, ka man tas tiešām patīk, labāk nekā spēlēt. Un it kā neslikti sanāk, protams, ka ar pieredzi paliks arvien labāk un labāk. Un tad kaut kā tā arī sanāca. Jā. Nu, labi, nu paskatāmies. Tad varbūt pāris bildes, ko tu mums atsūtīsi. Dažas tikai atlasīju. Ko tu tur dari? Nu, izstāsti mums, kas tas O, ir. Tehniskā sapulce, kaut kāda tehniskā. jā, šis vispār 2025. gads, es varu uzskatīt, ka tas bija mans nu, tā kā tāds riktīgi veiksmīgs gads priekš manis. Šī bilde ir no Norvēģijas Mm. tehniskā tā mītinga, kas bija. Kad bija tas Norvēģis? Māja beigās, jūnija sākums. Un tad mums tur visi tie topi bija atnākuši, visi tie 20 dalībnieki, gan no nē, meloju, bišku mazāk, 12. Gan sievietes, gan vīrieši topi, ieskaitot Magnusu Karlsenu un Un Nakamuru. Karsens klausījās, atplesta Jā, muti. jā, Šāda noteikuma. viņš atnāca, un mēs jau domājām, ka viņš tāds, nu viņš jau visu zina. Es neatceros, cik jau gadus tas Norvēģis notiek, bet visus gadus ir Magnus uzvarējis.
ieskaitot šo gadu, un ko viņi tur nāk klausīties. Bet tas Bet nē, interesanti, ne, ka pēc bildes mēs šahisti, nu, ka mēs esam tik tā kā tērēti, ja, ka mēs pēc šīs fotogrāfijas varam pateikt, ka tā ir tehniskā sapulce pirms jā. turnīra. Nu, līdz kam mēs esam novest ar šahu, jo cits no malas taču domātu, nu, kaut kāda tur sieviete sēž kaut kur runā konferencē, mēs tehniskā sapulce tā ir šaha, kas jūs neredzat. Jā, te tu esi kur savā Christmas turnīrā? Jā, tas ir mūsu otrais pagājušā gada Riga Christmas Chess festivāls. Šogad Uh, arī būs. Šogad būs 15. līdz 21. decembris. Viss jau Uh, reģistrācija beidzās, Agapī, vairs Nē, nevar mums reģistrēt. viss ir, mums vēl var reģistrēties Jā. līdz gan ilgi, man liekas, līdz novembra beigām var reģistrēties. Mums Kāpēc atkal būs. Ilmārs tik priecīgs ir šajā bildē? Nu, vienkārši, Viņam nu, viss ļoti patika. es Tāpēc, ka viņš vienkārši bija ļoti neesmu priecīgs. redzējis Jā. Ilmāru tik priecīgu. Vienkārši. Ok, ok. Jā, viss tā priecīgi. Tā. Nu, un kas tas tāds? Kāpēc tur ir? Un Kāpēc tur ir mums, Dāna? Es zinu, bet ko dara šis cilvēks? nu, kā mēs zinām, Pabrika kungam ļoti patīk šahs. Viņš man, Jā, ja es pareizi atceros, viņš arī Pulmanā ir spēlējis pāris reizes ir. turnīros. Un Ir. tad kaut kā tā sanāca, ka Dana nāca pie mums. Viņa bija tā, ka viņa mums bija vienreiz uz meiteņu pasākumu, ko mēs ar Fidesz sieviešu komisiju rīkojām. Un tad otro reizi viņa pateica, nu, viņa kaut kā tā sanāca, ka viņa atnāca ar papriku. Un bija baigi forši. Viņš tur atnāca, paskatījās, cik mums forši iet, uztaisīja pirmo gājienu, protams, ka visiem viss patika. Bet jā, bija vienmēr ļoti patīkami sagaidīt tādus foršus ciemiņus. Nu, labi, pastāsti par to FIDE International Arbiter nu, tā kā darbu, nu, vai varbūt vispār, varbūt, zin kā, bez tur tiem apzīmējumiem, kāds tieši līmeņa tiesnesis, bet kas tev patīk tiesneša darbā? Tā, kāpēc tu gribi iet tur, tā kā tiesā tur? Nu, es domāju, viens no iemesliem ir tas, ka man tiešām patīk vērot šahu. Man nepatīk spēlēt. Mm, Bet man patīk vērot, un man patīk vienkārši viss tas actions, kas notiek. Ka tev, piemēram, tev ir jāseko līdzi, kas ko dara. Vienmēr ir notiek vis kaut kādas interesantas situācijas, kuras labi spēlētājiem tas ir neinteresanti. Bet, piemēram, man tas ir interesanti. Un vienmēr ir ļoti, ļoti interesanti vērot spēlētāju uzvedību. Nu, jā. tas tiešām ir interesanti. Bet, principā, es teiktu, kāpēc es izvēlējos, tāpēc, ka man ļoti patīk šahs, bet es saprotu, ka es nevaru un negribu spēlēt. Un tiesāšana, man liekas, bija vienkārši ideālā opcija priekš manis. Jā, tu esi visu turnīru, vai ne, klāt tur un pirms un Jā, pēc. jā, un to arī tā kā, jo man liekas, ka spēlētāji viņi vairāk redz tā kā to, kā pateikt, to bablu apkārt, tā kā tas viss izskatās, jā, ka tu vienkārši atnāc, apsēdies, paspēlē, viss nospēlēja, aizēja patusē, pēc tam nākamajā rītā atkal nāc spēlēt. A te tu pilni redzi visu, kā, no paša sākuma, kā tas turnīrs vispār tā kā notiek, kā viņu organizē. Jā, Un jā, man ir tā pieredze vairāk ir par organizēšanu. Tas vispār ir. Jā, arī interesants stāsts. Ir taču pat international organizeri un tā tālāk. Jā, jā, tituli. Tā jā, jā, kā jā, jā, jā. Bet tur arī cilvēkiem liekas, ka šāda turnīra uzorganizēt, tas ir izprintēt no chess results lapiņu. Jā, tā kā, Jā, un pierakstīt rezultātus. Jā, jā, jā. Tas, jā, tas tiešām tā nav. Man pat liekas, laiku pa laikam, ka dabūt to International Organizer titulu ir pat dažreiz grūtāk nekā to tiesnešu titulu. jā. Tāpēc, ka tur ļoti stingri vērtē to visu. Kad cilvēki uzzina, ka šahā ir tiesnesis, nu, šahistiem tas tā ierasts, bet nu, tik un tā tas tiesnesis kaut kur tālu. Tikai, ja vajag pulksteni ieslēgt, ja nestrādā, visu pārējo šahists zina labāk par tiesnesi. Kad cilvēki no malas uzzina, ka šahā ir tiesneši, nu, tad viņiem tas vēl kļūst vēl tā amizantāk nekā anekdote par to, ka šahists aizmieg uz laidņiem, kas ir ļoti smieklīgi, ja, un izdur acis. Bet kā tu teiktu, ne šahistam, priekš kam ir vajadzīgs šaha tiesnesis un ko viņš LE dara tajā turnīrā? Kas tas tāds pa absurdu vispār? Es saku, ka šaha tiesneši ir tie, kuri uztur kārtību turnīra laikā. Tā kā policija? Nu,
Es negribētu teikt policija, bet vienkārši uztur kārtību. Nu, Pašvaldības policija. jā, pašvaldības policija. Nu, un es domāju, mēs esam arī tie, kuri, tā kā, es nezinu, kā pateikt, mēs nodrošinam to drošu spēļu vidi, ka tad, kad spēlētājs atnāk spēlēt, viņš zina, ka viņam rezultāts būs pareizi pierakstīts. Ja būs kaut kāda problēma partijā, tas Mhm. tiesnesis varēs tev palīdzēt. Un viņš izdarīs visu, kā ir pēc noteikumiem un kā ir pareizi. Nu, trešais arī, kas tāds būtisks, nu, tas arī ir tas fair play. Jā. Ka mēs arī esam Respektīvi, tie. lai vietas tiktu noteiktas adekvāti, ja? Jā, Rezultāti. jā. Jā. Nelī, kā tu redzi šo jautājumu? Jo tev arī pieredze ir. Nu, bez tiesneša jau nekas nevar notikt. Tieši tā kā Gapija teica, tas pats sākums, es pieņemu no idejas, ka vispār kāds turnīrs ir jārada, piemēram, Gapija tas turnīrs Christmas, kas notiek, tā noteikti bija tava ideja, kur tu meklē gan sponsors, atbalstītājs, raksti nolikumu, meklē, es nezinu, kolēģis, ar ko tu kopā organizēsi, meklē spēlētājs un tā tālāk, un pēc tam to arī uz vietas ieviest to kārtību. Nu, bez tiesneša tas būs tāds, nezinu, kaut kāds bardaks. Bardaks, ja vēl ir balvas, un kā tu mēs sadalīsim, Andri, tu pirmais vai es pirmais, vai Ja? šodien tu rītā es, nu ir jābūt noteikumiem, un ir jābūt kādam, kas to ievēro, neitrālam cilvēkam, nevis, Kuram ir galavārds arī šajā jautājumā, lai vai kāds, vai ne? jo stipri spēlētāji nespēlēs, ja nebūs kārtība, nu viņiem Mm. pārāk dārgs tas laiks, lai iet riskēt spēlēt uz kaut kādu turnīru, kur nebūs, nu nē, nē, tas tā Mēs nebūs. varētu tā teikt, ka tiesneša viens no, ne jau visiem ir galvenajiem uzdevumiem, ir tā tad, jā, pirmkārt, adekvāta, droša spēlēšanas vide un godīgi noteiktas vietas turnīrā. Pareizi? Es domāju, ka jā, noteikti var tā teikt. Nu, viena no, vai ne? Jo tur ir Mhm. plašas, protams, visāds, vai ne? Saki, ok, tad ejam uz filozofiskajiem jautājumiem. Ja tev būtu neierobežoti naudas, laika un cilvēku resursi, tad ko tu izmainītu Latvijas šahā? Nu, vai arī tu esi international arbiter, varbūt pasaules šahā? Tev tagad Mhm. iedod tur burvi, nu, zini, tas Aladins, tas džins izlien ārā. Agāpī, tev ir 3 vēlēšanas, bet visas pa šahu tikai. Nu tā. Um, es domāju, ka, piemēram, ja runā par vispār pasaules šahu un Latvijas, es domāju, ka pasaules mēs neko nevarētu baigāt būvēt, tāpēc, ka man liekas, tagad ir tik daudz formāti parādījušies, tā kā ir tik daudz iespējas un viss kaut kas, ko darīt, tāpēc es domāju, ka pasaules šahā neko, bet Latvijas šahā es domāju, ka mums vajadzētu vēl vairāk attīstīt. Es domāju, es uzskatu, ka mums nepietiek klasisko turnīru. Bet gribētos tādu ļoti augsta tāda ranga turnīru. Jā, Tas būtu ļoti forši, jo, piemēram, ļoti gribētos, lai pie mums atgriežas kāds Grand Prix vai Grand Swiss. Tas varbūt pat nevajag obligāti, lai tas ir tieši FIDE turnīrs, kuru FIDE rīko vienkārši pie mums. Bet lai mēs, piemēram, sarīkojam tādu pašu kā, piemēram, Grand Chess Tour vai, es nezinu, tas pats Norvēģis Chess, bet pie mums tepat Rīgā. Kāpēc gan ne? jā. Par to, Es, starp citu, mēs esam runājuši vairākos raidījumos. Tiešām tu tā ļoti. Es cerēju, ka tu tur aizrausies ar kaut kādām baigām, tur, zini, mākoņu idejām, bet, diemžēl, tu tā ļoti realistiski pateici. Jā, un par klasiskajiem šahiem, klasiskā šaha turnīriem, jā, mēs esam vairākas reizes runājuši. Jā, tā ir lieta, ko Latvijā vajadzētu uzlabot, jo pārējās lietas tiešām ir labas. Klasiskais šachs. Jā, labi, labi. Nu, un tad vēl tāds jautājums, protams, tradicionālais. Tu tagad brauc šaha kruīzā ar kuģi. Nu, zini, tur šaha kruīzes, tur turnīri notiek, simultāns spēles, aklās simultāns spēles, tur zviedru šahs, nu, pa stāviem, ja, tāds liels, milzīgs kuģis, tur tūkstošiem cilvēku, un tad viņš kuģis avarē, un uz vientuļas salas nonāk tikai tu un vēl trīs pasažieri no tā kuģa, kurus tu ņemtu sev līdzi tagad? Un kāpēc? mm, Jā. es noteikti ņemtu līdzi savu kolēģi Andru Cimiņu. Jo man ar viņu būtu ļoti jautri. Ļoti. International arbiter, ja? Jā, international arbiter, jā. Jā. Nu, labi. Um, Un kāpēc? Jo jautri būtu? jā, būtu jautri, un viņa vienmēr ir tāda objektīva. Principā, ja mums vajadzētu kaut kā tikt no tās salas atpakaļ mājās, es domāju, viņa būtu tā, kura mūs no turienes dabūtu ārā. Labi. Um, otrs, es pat nezinu, kurš tas varētu būt.
Nu, Andra jau ir diezgan ok, varbūt arī vairs nevajag, bet, nu labi, nu divus to. Izglābt vēl divus no kuģa. Vēl divus tu vari izglābt no kuģa. Vēl divus. Jā. Es domāju, ja tur būs Agnese, tad noteikti Agnesu. Būs dīvaini viņu tur atstāt. Mm. Un ko es vēl paņemtu līdzi? Mm. Tas varbūt arī kāds miris cilvēks. Nu, tā kā šobrīd, nu, tā kā tam jābūt tagad Nu, šāda zārkā pasaulē. var, jā, nu, Jā. kremēts, tur, jā, tā kā Nē, kapu nē, dzīvu pieminekli. ņem. Dzīvu, jā, Nē, jā. labi, es būšu ļoti banāla. Gan jau, ka domāju, ka es arī paņemtu, ko es paņemtu. Es paņemtu. Oh, Dievs, cik grūts jautājums. Jep. Mm. Hard talk. Jā, tas tiešām grūti. Um, es domāju, ka vajadzētu arī kādu vīrieti paņemt. Jā. Gadījumā, ja kāds. Matīs Un, Mustafa ņem, to visi ņem. Nē, nē, vai viņš jau būs nodarbināts. um, īstenībā varbūt, kur. Man ir trīs varianti, kurš tas varētu būt. Tas būtu vai Jā, tas Giri. turnīrs. Jā, tas turnīrs. Jā, tas būtu vai Giri, vai Aroņāns, vai Radžābovs. Tāpēc, ka viņi visi trīs, viņi ir tādi ļoti, viņi nav tikai labi šahā, bet arī ļoti erudīti. Jā, Tā kā jā. gadījumā, ja vajag izdomāt plānu, kā tikt no turienes, varbūt viņi būs tie, kuri izdomās objektīvāku. Un Andra Kopā arī ar ir cimiņu. objektīva. Kopā ar cimiņu, jā. Jā, 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 jā. Un tad jūs skatīsieties vienkārši abas. Jā. Jā. Nu, nav slikti. Not bad, not bad. Labi, tad, tā kā tu pieminēji mirušos šahistus, tā arī forša tēma, tagad novembris un tā. Ja tu varētu pajautāt vienu jautājumu kādam šahistam no pagātnes, kuram šahistam, nu, jebkura posma, ja, kuram tu gribētu pajautāt un kādu jautājumu tu uzdot? Tāds vēl jautājums. Es domāju, ka tas noteikti būtu tāls. Tāpēc, ka man nesen, man kaut kur Instagram rīlos, man parādījās viens, izrādās, es nekad nebiju dzirdējusi, kā tāls runā. Es neesmu viņa balsi dzirdējusi. Un man viņš likās tik ļoti inteliģents. Es domāju, man nebūtu kādu noteikti konkrēti jautājumu, ko es gribētu viņam pajautāt, bet es vienkārši gribētu ar viņu apspriesties, piemēram, par to šaha laikmetu, kurā viņš spēlē, piemēram, kas viņam nepatika. Mm, Par to aprunāties, jā, bet tas noteikti būtu tāls. jā, cik jauki. Cik jauki. Nu, labi. Nelī, tev ir kāds jautājums vēl? Nē, es esmu apburta. Paldies, Agapī, ļoti jauki. Labi, tad paldies Agapī, paldies Nelijai, paldies Andrim un paldies visiem šahistiem. Uz redzēšanos! Paldies! Tā. Tā, tā, tā. Thank you.